Etnosis, tolerancia, Latvijā. Es jau sāku īstenībā glaznot, man jau ir jāredz visu, ko es tur darīšu pirms tam. Vai nu būs ļoti tāda smalki, detalizēta un tāda tā kā rokas parāda, varbūt tāda krelles, višķi pagāniska krāšņuma. Tā pilsēta, lai ir apakšā. Varbūt viņa būs vienkārši tāda kā vīzija. Gleznotājs Edmunds Lūcis uz Venēciju brauc katru gadu. Laivu, ūdens, namu, cilvēku skaņas un īpašā gaisotne savijas zem Edmunda Otas triepieniem ar latviešu klasiskās glezniecības skolas pamatu izjūtu. Osis, Vecozols, Kalnroze. Edmunds Lūcis šo latviešu glezniecības vecmeistaru iemīto taku tālāk min viegla impresionisma ritmā. Jebkurš, kas atnāk un dzīvo blakus, padara tikai bagātāku, viņš nekad nevar padarīt sliktu un pilnīgi izslēgt. Jo tas atkal var likties kaut kādā sadzīviskā līmenī, varbūt traucējoši. Sadzīviskā līmenī kaut kur nepatīkami. Tādā īsākā laika posmā, tur teiksim 50 gadi vai 100 gadi, ja, likties pilnīgi graujoši un iznīcinoši. Bet pietiek palūkoties nedaudz plašāk, piemēram 1000 gadus. Un ieraugam, ka tas rezultāts ir labs. Droši vien tā kā bruk kopā ar Romas impēriju ar savu kultūru un viņas vietā nāca barbaru ciltis un likās viss pasaules gals. Tagad tās barbaru ciltis ir izveidojuši to, ko mēs saucam par šodienas Eiropu. Un cik te ir pagājis? Nekas jau nav pagājis. Cik jau laika nav pagājis. Tāpat jau viss vēl ir. Jebkurs sakārsme ar citu kultūru, ar citu pieredzi ir tikai bagātinoši. Absolūti tikai bagātinoši. Lūk, un es ļoti gaidu to brīdi, kad šī sapratne par kultūru un par vērtību, par garīgā darba vērtību būs izšķīlusies mūsu sabiedrībā. Visā tādā dzīvajā radībā, kas uz zemes ir, Dievs ir ielicis tādu šo mājas sajūtu. Mēs neesam vienīgie, mēs jau varam ar to nelepoties. Visi zuši dzimst karīgi jūrā un pēc tam izklīst, kurš Bolgā, kurš Gaujā un kurš atkal tur Anglijā vai citur. Bet tik un tā viņi piedzimst tur. Tāpat jebkura dzīva radība. Viņa atgriežās agli vai vēlu. Mēs jau varam spriest tikai no savas īslaicīgās dzīves un savu prātu ierobežotības, cik mums tās robežas ir plašas un cik mēs spējam aptvert to savu prātu, bet spējam mēs aptvert ārkārt maz. Un es esmu absolūts optimists tādā ziņā, ka ja mums šobrīd kaut kas liekas nepieņemams, slikts un ļauns, kad īstenībā tas ir viena brīnišķīga nodoma mums nesaprotama daļa. Īstenībā šis Dieva nodoms, šis opus dei ir vienkārši fantastiski radīts un izstrādāts. Tas jau nenozīmē, ka mēs varam neko nedarīt. Šis opus dei arī paredz mūsu aktīvu darbošanos, mūsu aktīvu uztraukumu un aktīvu spriešanu par tām lietām, ko mēs tagad runājam. Tas arī to paredz. Bet uzskatīt, ka
milzīgā mērogā mēs pat nespējam aptvert to mērogu. Pat pietuvoties aptveršanai. Ne tik aptvert, bet pietuvoties aptveršanai nespējam. Visizredzētākie no visu cilvēku dzimts ir miljons gaismu gadu attālumā no sapratnes par to, kas ir. Bet tas nekādā ziņā nedrīkst mūs dzīt kaut kādā pesimismā vai izmisumā, tieši otrādāk. Ir jābūt ārkārtīgam apmierinājumam un priekam, ka mēs esam šī procesa sastāvdaļa. Brīnišķīgi, fantastiski. Etnosis. Tolerancia. Latvija.